Anita Grīniece, Rūķīša pavasaris, darbojas Rūķītis, Laumiņa. Tad tu esi tas modinātājs. No skata pavisam sīks, bet nebaidās lāpties citu aizņemtos dobumos. Es vēlreiz ļoti atvainojos, ja man gadījusies tāda kļūme. Bet kas tu tāda? Pati jau arī neesi nekāda lielā. Man arī nav jābūt lielai, jo esmu meža laumiņa. Laumiņas tavai zināšanai nav nekādi Goliāti. Kas tas ir Goliāts? Es tādu nepazīstu. Tas ir kaut kas ļoti liels, sīkāk nemācēšu tev paskaidrot. Tu varbūt gribi teikt, ka tādi Goliāti dzīvo mūsu mežos? Ne jau, varbūt kaut kur ļoti, ļoti tālu, bet visvairāk pasakās. Labi gan, ka tā. Maziem rūķīšiem no daudz kā ir jāpiesargājas. Bet vai es drīkstu uzdot tev vienu jautājumu? Lūdzu, jautā droši. Kāpēc tu guli dienā? Ko tad tu darīsi naktī? Man šonedēļ ir nakts dežūra. Jaunedēļ es atkal strādāšu dienā. Ko tad naktī mežā var sadarīt? Vai, Rūķīt, laumiņām darbiņu ir ļoti daudz. Vispirms mums jānodzied šūpuļdziesmas meža zvēru bērniņiem. Tad jātīra gaisa taka, lai mēnesis var apspīdēt meža klājumus. Bez tam mums jārūpējas, lai pūces un upi neaizgulētos un laikus dotos medībās, citādi paliks neēduši. Jā, visu ziemu esmu nodzīvojis mežā, taču nemaz nezināju, ka šeit mīt tik jaukas darbinieces kā tu. Laumiņas jau īpaši nemēdz strādāt redzami. Kad darām savus pienākumus, kļūstam neredzamas. Ļoti, ļoti interesanti. Vai šo sarunu mēs nevarētu turpināt pie tases tējas? Es tevi labprāt ielūgtu paviesoties manā namiņā. Tas nav tālu. Tu saki uz tasi tējas, izklausās brīnišķīgi. Nemaz neatceros, kad es pēdējo reizi dzeru tēju. Ak jā, tas bija rudenī ezermalā, pirms dzēves devās tālajā ceļā uz dienvidiem.